Labdien! Šī ir video Rita un turpmāko laiku ar jums būs Žana. Šodien pagatavošu ceptās sviesta pupiņas ar tomātiem. Man vajadzēs sviesta pupiņas, tomāts, ķiploks, augaļa un sāls. Ar nādzi nogriežu pupiņu plākstiņām abus galiņus un vāru sāls ūdenī 5–8 minūtes. Tomātiem pārlēju verdošu ūdeni uz 2–3 minūtēm. Tad iegriežu krustiņā, noņemu ādiņu un sagriežu, pievienoju ķiploku un cepu sakarsētā eļļā. Sviesta pupiņas gatavs. Tomātiem pievienot ķiploku. Es vienu daiviņu paņēmu, var arī vairākas, kā kuram garšo. Tagad gatavai masai pievieno pupiņas, nedaudz aceni. Sviesta pupiņas ir sātīgas, garšīgas, var pasniegt kā piedevu zivju, gaļu ēdieniem. Var ēst arī kā pamata ēdienu. Lai labi garšo, laipni lūgt manā mājaslapā, droši rakstiet. Gaidu jūsu atsauksmes.